Mans vārds ir Kaspars, un šis ir 3. video no video cikla iesēcējiem, kā izveidot mājas lapu. Šī video mēs izveidosim interesantāku mājas lapu, piešķirot stilu ar CSS. Vērsim vaļā mūsu izveidoto mapīti, mūsu indeksu failu. Skatāmies, šobrīd viss ir melns un balts teksts tikai. Atvērsim ar Notepad++. Un veidosim stilu mājas lapai. Vispirms, lai piešķirt stilu, aiz title tagiem mēs ievietosim tagu style, atveram, aizveram un style tagos ierakstam iekšā body. Tas nozīmē, ka šis stils tiks piešķirts visam saturam. Un piešķiram fona krāsu, background color, gray. Tas nozīmē, ka būs pelēka fona krāsa. Skatāmies, atsveidzinām pārlūku. Redzam, jā, viss ir pelēkā krāsā. Ievietosim mūsu saturu div tagos. Un div tagam piešķiram klasi content. Klasi var saukt kādā vārdā jums labāk patīk, saturs vai content vai vienalga lapa. Bet galvenais, lai tas raksturotu, lai pats jūs pēc tam varētu saprast kodā, ko kas nozīmē. Uz klases mēs atsaucamies ar punktiņu, un pēc tam ir content, precīzs nosaukums, kādu mēs piešķīrām klasei. Un tad mēs piešķiram arī tādu pašu fona krāsu, bet šī gadījumā tā būs balta. Baltas krāsas heksdecimālais saīsinātais pieraksts ir šāds. Saglabājam, skatāmies, jā, mūsu saturs ir ielikts iekšā baltā fona krāsā. Piešķiram platumu 700 pikseļus, piemēram, lapai, un iecentrējam. Margin tas nozīmē attālums no body tagiem, tas no iepriekšējā taga, kurā atrodās attiecīgais content tags. Sākam no augšas būs 0 pikseļi, tad būs auto. Un mēs redzam, ka mājas lapa ir 700 pikseļus plata, un viņa ir iecentrēta centrā. Tagam mēs piešķirsim klasi poga, un tagad piešķirsim viņai stilu. Arī punktiņš poga. Un, piemēram, lai viņai būtu fona krāsa zila, teksts būs baltā krāsā, un tagad saglabājam, paskatāmies. Jā, ir zila fona krāsa ar baltiem burtiem. Piešķirsim, lai viņa būtu apmalīta, bišķi lielāka. Tāpēc rakstīsim padding
un tas būs piemēram 10 pikseļu liels. Un tagad atsvaidzināsim un paskatīsimies, jā, mūsu pogai ir apkārt zils laukums lielāks, un tās attālums līdz laukuma malām ir 10 pikseļi. Pogai mēs piešķirsim interesanta lieta ir poga hover. Tas nozīmē, ka tikko kursors tiks nopozicionēts uz pogas, viņai mainīsies fona krāsa, un to mēs ieliksim, lai tā būtu zaļa. Atsveidzinām pārlūku, skatāmies, uzejam virsū uz pogas un redzam, ka paliek zaļā krāsā. Paldies par uzmanību, šis bija ieskats CSS. Nākamajā video mēs sāksim programmēšanu ar JavaScriptu.